Kopš Latvijā vēl nepieredzētā soļa bildinājuma 1000 skatītāju acu priekšā ir pagājušas 45 stundas, bet Olkartes akadēmijā nenorimst kaislības. Vieni uzskata, ka tik intīmam notikumam jāpaliek zem 4 acīm. Citi ir pilnīgi pārliecināti, ka Saipo ir drosminieks un malacis. Par to, ko tu izdarīji, tas nav slikti. Tas ir labi, acīm redzot, tā tam vajadzēja būt. Komentāri ir ārprātīgi. Kā tu iedomā? Ārprātīgi. Bet tur nav 50-50? Diemžēl nav. Bet, labi, tā ir latviešu tauta. Tur baigi jāuzmanās, tur strādā. Arī ar skatītājiem pieņem daudz tā domāju. Tur strādā PR tev. Tas, varbūt. Bet Saipo tur nevar, tā ir. Tas uz kaut ko strādā arī tavā labā. Es domāju, uz daudziem tas strādā. Tas nav tik intīmi, bet tas ir šis pasākums, tas ir, kur vēl tur tā kā balso ārā, tā kā, zini, robežas līnija. Tu saproti, tas nav tikai tagad tavs, bet tas ir šita, nāk klāt, viss šitas te. Protams, tas ir baigi tāda bīstama. Bet es domāju, ka daudz arī to neatbalsta un daudz atbalsta. Noteikti. Tur ir par un pret, tas ir tikai normāli. Bet tas man neuztrauc, man nopietni tajā brīdī tas neuztrauc pilnīgi. Es tā nedarītu, ja es būtu viņa vietā. Es tomēr uzskatu, ka bildināšana tas ir kaut kas intīms un kaut kas tāds, kas saista divus cilvēkus kopā. Un es uzskatu, ka vajadzēja to intīmu atmosfērā, nevis Latvijas priekšā to vispār atdāt. Tas var būt baigais PR tev, vecīt. Viņam tur ir tāda smalka robeža. Bet zin kā, Nē, es kā sievieti runāju ar tevīm. Es zinu, ka es reāli riskēju, bet man to kaut kas, man tā dziesma uzrunāja, man kaut kas no augšas pateica, ka vienkārši tāda man tajā brīdī tas ir jāizdara. Pēc, ka viņi nenormāli ilgi gaida, un es zināju, ka es kaut kā to darīšu, un es vienkārši kaut kā jūtu, ka tas ir tas brīdis, un man daudz teica, nedari, daudz teica, dari. Jā, no tiem cilvēkiem, kuriem saprunājos. 50-50 apmēram. Un es izdarīju tā, kā es gribēju. Tā, kā es jūtu pats. Labi, jums ar viņu, teiksim, ir savādāk. Tā situācija dzīves, ja jums jau ir bērns, ja? Un tā, tas ir tā, ka drusku savādāk. Teiksim, ja tas nebūtu tā, ja es laikam būtu baigi dusmīgā. Tu Twitterī esi ierakstījis tādu īpatnēju ierakstu. Tavu klātbūtne man noteikti dos ļoti lielu spēku un varbūt izdosies izcīnīt vēl vienu mācību nedēļu. Šādi tu aicināji Ievu uz koncertu, ja? Jā, man viņa ļoti vajadzēja. Es jau gribēju, lai tas viņai ir ritīgs pārsteigums, lai viņa sajūtās īpaši tajā brīdī. Un es nekādīgi negribēju ļaut viņai nojaust kaut kādas manas domas šajā virzienā. Saipo, tev ir laiks iet mājās pie savas mīļotās un savas meitas. Un tu principā domāju tā, ka tu no vienas puses pieliki punktu šim šovam, kaut kādā ziņā priekš sevis. No otras puses, es domāju, ka tu arī šim šovam piedevi kaut kādu jaunu kvalitāti vai kaut kādu jaunu durvis atvēri, ka tas tomēr arī kaut kādā ziņā ir skaists attiecību šovs, ne tikai dziedošais šovs. Reizija, kā vienmēr, ļoti trāpīgi redz. Viņa tā kā tāds krievu rengens ir. Baigi redz caur cilvēkiem. Un ne man vienam. Daudziem jau šīs pēdējās nedēļas ir ļoti grūtas emocionālā ziņā, jo mēs vienkārši ilgojamies pēc mājām, pēc saviem mīļiem cilvēkiem. Tāpat arī es. Un šādā ziņā viņai ir pilnīgi taisnība. Ja? Bet no otras puses ir tik maz palicis, un es tīri vai to atbalstītāju dēļ, kas man ir, es vienkārši nedrīkst aiziet. Man ir jācīnās līdz galam un jāizdara viss, ko es varu šeit izdarīt, jāparāda sev no labākās puses. Principā tu to varēji darīt, tikai to vajadzēja bišķi aizcelt tālāk. Lai tas kļūst par tā koncerta, tā kā šovu, tā kā sastāvdaļu, tā kā kulmināciju, bet lai tas nebūtu savienots ar tavu priekšnesumu. Nē, tas bija ļoti labi. Bet rokas tā trīcēja tā kā... Bet Ievai arī trīcēja rokas, Ievai arī. Nezinu, kur bāz. Abiem trīc rokas nevar trāpīt vispār. Tu viņu mīli? Bas, es viņu negadinātu. Jesus! Ej, Jā. Bet tu viņu mīli. Protams, Anna. Nē, viņš bildināja tāpat vienu. Nē. Varētu. Es neko darīt. Man gribās kāzas, vai uz čimiem. Es šodien gribu lielākas atzīmes, uz kādu nobildināšu. Apmēram, tas sanāk, ne? Nē, protams, Zini, priekš manis mīlēt nozīmē ļoti daudz.
Bet man ļoti patīk tavu draudzeni cepā. Frizīgi forši, jā. Bet jūs esat ritīgi, man liekas, ideāls pāris ritīgi. Nu, jā.